Nu, ko šis būs aizkavējies video, kuru vajadzēja publicēt jau pirms Ziemassvētkiem. Tāds mūsu ikgadējais izrotāto traktoru brauciens, bet ar visiem darbiem visu nesanāca samontēt. Tāpēc tagad noskaties to šodien, 1. jaungada dienā. Laimīgi jauno gadu. Čau! Čau, vakar svētdienā. Šodien mums caur ciematu brauks traktoru brauciens, izgaismoto traktoru brauciens. Katru gadu ikgadējs tāds ir zemnieki tā kā izpušķo izgaismo savus aparātus, visus traktorus un dodās braucienos. Tā kā tas ir aizsācies laikam pirms kādiem 20 gadiem. Es nezinu to visu stāstu, tāpēc es baigi tur neiedziļināšos tajā. Bet cik es sapratu, ka tas bija tāpēc, lai cilvēkiem tajā drūmajā laikā, tajā tumšajā laikā ienestu kaut kādu gaišumu. Un tur sākās ar maz traktoriņiem, ar 2, 3 izbrauc caur ciemiem, cauri laikam. Un tad jau tā rinda auga. Un tūlītām dosimies ceļā. Un tad es tev atrādīšu, kā izskatās tas brauciens. Nu, mēs arī cik mēs dzīvojam Vācijā. Mēs katru gadu ejam ciematiņam mums cauri brauc. Ejam un skatāmies. Nu tā kā ļoti forši iespaidīgi. Citiem tur saliktas mūzikas, citiem gaismas. Šodien pat redzējām, tikko bija ielikusi viena sieviete statusā, ka ir pat ar uguņošanu viens traktors brauc. Tā kā ejam saģērbsimies un dodamies ceļā. Nē, nevis ceļā, bet ejam līdz ciematam, paskatīsimies tos izgaismotos traktorus. Tā kā man patīk, ka cilvēki ļoti labi redzami pa naktīm un tumsā uz ielas, jo es ļoti bieži pārvietojos ar mašīnu un tad man ļoti patīk, ja ir parūpējušies par to, lai ir redzami. Es nopirku 3 vestas mājās īstenībā tādas, no sākuma domāju, ka viņas ir lielas, bet izrādās bērnu izmēri. Un viņas ir pilnībā atstarojušās un šodien pie meitas ir ciemos draudzene. Un tad es visus bērnus ieģērbšu vestēs, plus vēl gaismiņas uz galvas būs cepures ar gaismiņu. Un es to parādīšu, ieslēgšu zippuldzi. Un tādas vestītes, un ieslēdzot zippuldzi, pasies uzreiz kā atspīd. Tad drošība pirmajā vietā, vai ne? Un pie tam, ka bērni vēl iespīdēja man acī. Un pie tam, ka bērni vēl, tad likā, lai visi labi pamanāmi. Un tagad gan ejam saģērbsimies un ejam pastīties tos traktorus. Tā, rekā manējies. Rekā viņi spīd tumsā. Manai meitai vēl tā bet jaka ir atstrojošā. Nu, paskraidiet. tā kā mazas gaismiņas. Pasties kā spīd. O, to es saprotu. Vecāki padomājiet par bērnu drošību. Tas ir viss atstarotāji. Atstarojošās vestas. Labi, man meitai vēl jaka ir tāda, kur atstaro pati. Tagad nāksies nedaudz droši vien pagaidīt un pasalt, jo ieplānots laiks, cikos viņiem te jābūt nav. Viņi vienkārši vienā lielā braucienā, vienā rindā brauc. Pagaidām visas mašīnas kursē, tā kā vēl ceļš nav noštapēts. Kaut kur vēl ceļā ir. Gaidīsim to brīdi. Tad šeit startu man, diemžēl, nācās apklusināt uz dažām sekundēm, jo šis pirmais traktors, kurš brauc, viņam aizmugurē bija mūzika uzlikta un tur skanēja sijā dziesma. Līdz ar to YouTube viņu visticamāk paņemtu kā autortiesību pārkāpumu. Tālāk jau traktori brauc pīpināja, smirdēja pēc atgāzēm un skaties tālāk braucienu. Šitais arī labais. Var čalo pasties šito. Lokā smaršo viņi. Tie bija pirmie vecie. Vecie perdeli, jā. Viņi tur iet klon. Davai uzpīm, reku vabolīte, paskatās!
gabolīte bija labā, jā, ritīgi. Es nezinu, cik viņi ir šogad. Mums ir traktoru parādi, zemnieki izrotā traktorus un brauc parādā. Ritīgi forši, daudz baigi piedomājuši, ne? Jā, paldies! Bija uzraksts, kaini balvā, kaini bieru. Bez zemniekiem nav alus. Vajadzēja vienu pūri atbraukt. Nē, mēs šogad mūsējie nebrauc. Es ceru, ka viņi būs diezgan daudz. Perdeļi pasties. Nē, Ziemassvētku brauciens. Tagad ir mazie traktoriņi, šitie ir smieklīgi, pavisam šaurie. Kas tas tāds, ka ķēri iemaldījies? Ej prom! No kempers aizmugurē. Tie jau tauras būs nokurinājuši šodien. Kā muzons, oči. Atspaids līdz ausīm, oči. Reku šlāgeris vācu brauc. Cits ļoti piedomājis. Ir, vai ne? Tā, kaut kā te... Redz, šitais tāds švakri, vai ne? Skatoties, kurš daudz pērlītes salicis, noteikti visu šķīvi. Jā. Reku, šitam ir acis ielikt. Kas te notiek? Te ir Ziemassvētku kāds aikons šitais. Ziemassvētku parādi no zemniekiem. Viņi ved gaišumu ciematā. Viņam dauras kur briedis uztaisīts. Kas, ka šitais varētu pacensties vairāk vienreizē izdomu, vai ne? Reku laikam nopēcošie? Nē, vēl vai nākamā. Sūtīgi dzīvo zemnieki Vācijā. Kas te notiek? Tas zemnieki ieved Ziemassvētku sajūtu ciematos, uztaisa traktorus un brauc tādos braucienos. Paldies visiem, kas piesakoja. Paldies, ka manis ir. Kāds te lampis.
vēl tur redzu nāk. Iedomājieties, cik tur gaismiņas viņi iztērējuši jomaidī. Mercedes. Vienu Latvijā iet vadā. Ai, nu beidz šito, nav tā. Čau, Imā, čau. Vārds, paldies par komandas. Reku vēl tad ausis nav nosalošas. Reku man meita arī mauc un visiem rāda, lai kaura. Alis parāda, lai uztaurē. Jū! Jā, bet daudz šogad arī ir daudz. Alisai? Uz ceļa neiet. Labi. Tā, šitie ir aizkavējušies. Parāda, zemnieki ieved Ziemassvētkus. Tagad paldies, ka piesakoja. Paldies visiem. Jā, šitie labi, ja forši ievies. Bet nu jau, es domāju, ir vairāk kā puse izbraukusi. Bet daudz vai ne Marcello? Jā, Refelta arī. Tiešām daudz. Es vēl cerēju, ka būs viegli. Jā, visiem 4. adventu priecību. Marika sagaidīja arī malas. Tiešām daudz. Es pats tagad esmu šokā. Paldies, man abi. Savies man čelo, kad pastāv. Lepcie 40 arī būs? Nē, šeit noteikti, ka nē. Tā, reku vēl. Fišon. Šitas dos 32. Oha, pāstā kom. Rekur vēl viens lecīgs. O, kā tam priekšā uztaisīja. Paldies, tā, paldies visiem, kas piesakojuši. Es neredzu visus, nevaru visu. Suzā? Suzā? Vēl braucam. Labi skaņa tām riepām, dzirdēji, Alis? Jā. Kann wir jetzt über die andere Seite? Netī neizsavēs otrā Jā, pusē. reku, ej, Alis. Bomba poška nāks iepatīt. Es jau domāju, ka es atmetīšos, bet, nu, ja es nebūtu ienācis laivā, es 100 punktu būtu atmeties. Paldies, ka jūs man noturējāt šeit. Kāds skaita, cik ir? Nē, man ir pēc tam reku viens video tiks uzņemts, tur varēs izskaitīt. Nu, bet tiešām ļoti daudz, ļoti. Daudz jums zemnieku apkārt, nē. Jā, tas ir zemnieku apgabals, mūsu šitajā pusē mojas tāds viena no auglīgākajām zemēm, ja nemaldos. Negribu samalot. Ja? Tam veca eglīte sabeigusies priekšā. 122, 123, 124. Kaut kāds mazais perdalēns vēl. Kas tu tas kāds, kas parodīja? Tā es pat piepusi runā.
Latvijā. Nē, šitas ir Vācijā. Viskos saucas krūnīgs. Jūs ātrāk braucat, tas nosaucās. Tas jau riķi. Tas tāds ir Spānija. Jau klusā. Agrāk arī tur dzīvoja atpazīstu vietu. Jā, šreiz no Dirštopu puses brauc. Iedomājies, ka pēc tam tiem nabagiem vēl pa mājām jāizbraukā. Vēl viens kaut kāds mazais permelēns. Viņš fantastiski. Skaties, man čelo vēl kaut kāds mazais. Nē, šitais ir normāls. Tas nav nekas. Cik degvielu izdeg? Ļoti daudz. 40. Tā, klusāk bišķi vēta būt. Tos iedevu čībā, tad tur bija nošņāts. Un tad iedomājieties, ja šitādi sadumļojas, tad jau vajag armiju pretī, lai apturētu šitādu tehniku. Jā, Deutschland. Fūra ar vienu brauc kaut kā. Jā, kas to viņai tur uzlicis šitāds te? Es jau būtu vairāk. Marcello, cik ir? 130 ir jau? Fūras arī. Šitā jau smuka. Labi, viņa ir pat pa sevi smuka. 159. Lasies ārā. Vēl kaut ko gaida. 165. Kas notiek, ka zemnieki rīko Ziemassvētku tādu tā kā parādu? Habe ich aber 80 Karotten. 167. Re, kur arī policija brauc pēdējais, ka ir nāc. Zemnieki ir spēks. Tieši tā. Tā tad re, kur noslēdz parādi policija. Tie mazie no aizmugures pagaida. Man ir jā, tieši tā, vai ne?